Tāpēc tikai patiesība mūs dara brīvas, un šīs gadījums, kas izraisīja konflikts situāciju, un konflikts tā kā attīstījās, auga līdz tam, ka varēja būt arī tādas sliktas vai sāpīgas sekas, kad cilvēks domā, ka pret viņu kāds ir sastādījis kaut kādu tādu nepareizo plānu. Bet jāšķirs to lentīt atpakaļ. Kāpēc tu sāki tā domāt? Nezinu. Vienkārši tā likās. Likās, ka tas cilvēks pret mani kaut ko tādu sliktu grib darīt. Kāpēc tu tā novērtē to situāciju? Nezinu. Ienāca tā doma, un tad tā doma dzīvoja, attīstījās, ēda šo cilvēku no iekšas, un beigās elementāra neliela situācija, varētu viņu teikt tā, ka tā bija tā kā skabarga, no kuras tagad grib izveidot mēbeļu ražotni. Tā kā tur vesels mešs būtu, ne jau baļķis, vesels mešs jau piedomāts. Un cilvēks pats cieš no tā, ko viņš domā. Tāpēc, ja ir kaut kāda konflikta situācijas, ja ir kaut kādas lietas un jautājumi, kas tev to teica? Šodien reliģiozā vidē pamats vai visvairāk konfliktu izveido ne jau pats vārds, ne jau pati tā sauksim ticība, bet formas. Kā tu to dari? Kā tu esi apģērbs? Piemēram, kas tev uz galvas, vai kāpēc mums bieži arī tā, es zinu, tā ir vesela sistēma, kur pareizos tā kā speciālisti šoķē, kāpēc mums ir tās šāles, vai viņi talīdi saucās, bet patiesībā tie nav talīdi. Talīds izskatās pilnīgi savādāk. Tas ir šāles, jā. Bet kāpēc tieši tāda? Un tad cilvēkām ir konflikts. Jā. Man viens bija jautājis tādu, uzdeva jautājumu, viņš bija tā kā uzcepies. Viņš zina, kā pareizi. Jā. Un tā kā viņš zina, kā pareizi, viņš tā kā uzklupa man virsū, ko te izdomāja, kāpēc to labi tur vīrieši talīdus var vēl kā tā sievietes nedrīkst. Zini? Sievietes nedrīkst tos talīdus. Es viņam, es tev uzdošu divus jautājumus. Pirmais, kur tu to Bībelē esi atradis? Un otrs, kāpēc tu domā, ka tas ir talīdus, bet tā nav šāle? Labi, varbūt viss. Es uz tādu uzbrukumu atbildēju ar jautājumu, un tas cilvēks piekrita, jā. Nekur nav rakstīts, ka tā vajag rīkoties. Nekur nav rakstīts, ka tikai vīriešiem vajag apklāt galvu, vai ne? Nav tāda norīkuma, kā reiz otrādi. Sarai bija dots apseks, un Abrahamam nebija dots. Ja? Tad tur ir visādi varianti. Bet cilvēks viens kaut kā iedomājās, izdomāja un palaid. Un uz šī pamata, īpaši Izraēlē, ir ļoti daudz konfliktu, kas ir bijuši. Ja? Jūs atcerieties, kādas tik drēbes paltrakas viņi nevalkā. Un tādas, un šitādas, un cepures tādas. Es sākumā nevarēju saprast, tur staigā ir tāda cepures, tā kā mums ziemā staigā, ziniet, pižiki, jā, pareizi, kā pižiki. Un šoreiz, kad mēs bijām Izrēlē, es pirmo reizi redzēju jauns cilvēks, un viņam tas pižiks tā kā sombrero, tik liels vispār. Un kāda problēma bija vējains laiks, un viņš nebija tāds, var redzēt, tikko pusauģu gadi pārgāja uz tādu jauniku, un viņš tāds tieviņš, un kā es nezinu, kā tur turās viss tas, bet kā vējš uzpūš, viņam galva iet pa kreisi, tad pa labi, dēļ tā vēja, viņš nevar to. Un es varu saprast, ka viņš ir no turīgas ģimenes, jo bija izcili apģērbies, viss izcili. Un šitais te pičiks, īpaši liels kā sombrero. Un uz tā pamata viņi savā starpā nevar atrast kopējo valodu, tāpēc, ka citi velka tā, citi šitā, un cik lielu vajag, ziniet, konfliktu izveido ne jau saturs,
bet kaut kādas papildu opcijas. Un viņi paši nevar to paskaidrot. Es painteresējos, no kurienes šie cilvēki, no kurienes viņiem tā izcelsme. Man atbildēja, ka viņi ir no Polijas nākuši šitie visi. Es biju domājis no Sibīrijas varbūt, vai ne? Nē, izrādās tas ir poļu ebreji ticīgie, ortodoksāli ieveduši to Izrēlē. Kur priekšrocība, ar ko?